ko sveiki visiem, ir klāt jau jauna epizode, un tā jau ir 8. epizode Bundesliga 3. sezonai, jau ir pagājis, diezgan daudz laika ir pagājis kopš iepriekšējās epizodes. Jūs jau saprotat, citam laikam man nepietiek, tāpēc, cenšos cik var kaut ko darīt, tas labā, bet, tas tā. Beidzot sākusies jau 8. epizode, un šajā epizodē es jums, pat cik mēs iepriekšējā epizodē uztaisījām tādu kā barjeru. Es nezinu, vai to var saukt kā barjeru, varbūt viņš saucas, tā barjeras, varbūt kas tāds saucas savādāk, bet, es to skatu kā barjeru, un nav nekāda baigi diži tur tāda īpaša, kā jau pagaidām. Bet, tas nav svarīgi, bet šajā epizodē, kā jau es iepriekšējais minēju to, ka nākamā epizodē mēs sāksim ķerties pie žoga izveides, Un man ir domāt, kā apkārt šim visam štābam apkārt, kā veidot to žogu, un tad vēl šajā vietā, kur te var ienākt, uz šo vietu, uztaisīt vēl arī tur tālāk žogu, un tu jūs paši redzēsiet, tā kā, es domāju, šajā epizodē es sākšu ar vienu posmu, tas ir kā jūs domājat, kā tas saprotams ar vienu posmu, tas ir tā. Uzskatīsim šo kā paraugu, un šādi, piemēram, aptuvenais augstums būs šāds, uz pirmais posms šāds, augšējais, un tad vēl šitas apakšējais. Un es domāju, ka es apkārt varētu izveidot pirmo kā posmu, augšējo posmu žogam, un tad jau nākamā epizodē, 9. epizodē, mēs varētu tad ķerties jau pie apakšējā posma, un tad kopā sanāktu kaut kāds žogs, kā saka. Varbūt, godīgi, tas žogs nebūs nekāds īpašais un varbūt efektīvais, bet, es domāju, tādu uztaisīt, vai pēc kāda laika apskatīties, kas ir tā izmainījies, to varēs ar laiku spriest pēc tā žoga kvalitātes, bet, tāda jau redzēs, kā viss izvērtīsies, tā kā. Bet es domāju, ka jūs to redzēsiet visos šajos kadros, tā kā, ja tev interesē, skatās šo turpinājumu un ceru, ka jums patiks. Aiziet! Ko principā apmēram šādi materiāli man ir sagatavoti pagaidām. Gan jau veidošu papildus, tā kā sāksim jau ar šo pusi, tā visapkārt centīšos saveidot te visu.
skatāmies un cerams, ka man izdosies. ko pirmo posmu es esmu pabeidzis. Kopumā liekas, ka laiks diezgan pagāja. Šī visa, bet bija diezgan čakarīgi. Bet spārīšu vēlreiz apkārt to visu, kā tas viss izskatās. Jā, šādi arī tas viss izskatās. Teikšu godīgi, nav nekas tur plaši tā uztaisīts. Tā ejot. Šeit arī ir tā kā ieloks, var teikt, bet šo to es centīšos pielabot visdrīzāk. Būs jau labi, manuprāt, pēc manām domām vismaz. Es šo epizodi noslēgšu, tāpēc, jā, paldies, ka skatījās šo 8. epizodi. Neaizmirstiet droši uzspiest to pogu, abonēt manu kanālu un raksti komentārus, ko tu gribi redzēt, ko es citu vēl veidoju šajā vietā.
Un tad jau, jā, tiksimies nākošajā epizodē, jeb 9. epizodē, kad mēs turpināsim šo visu. Un tad jau sanāks jau rezultātā smuks žoks. Ne tik smuks, bet, kaut kāds jau būs tas žoks. Tā kā tiekamies nākamajā epizodē. Un es jums saku visiem čau!